Šogad Latvijas un Lietuvas kopīgie svētki Baltu vienības diena ar plašu pasākumu klāstu tika atzīmēta Rucavā. Ar savu klātbūtni rucavniekus un visus pārējos svētku dalībniekus pagodināja abu valstu parlamentu spīkeres, vēstnieki, deputāti. Viņi kā paliekošu atmiņu par šādu vēsturiski nozīmīgu tikšanos iestādīja 5 simboliskus dažādu sugu kokus topošajā dendroloģiskajā parkā. Es ceru, ka mūsu bērni, mazbērni vēl ilgi priecāsies par mūsu stādītajiem kokiem, kā tas ir par tiem pašiem, kuri ir stādīti pagājušā un iepriekšējā gadsimta beigās un sākumā. Tā kā šeit tiek veidots liels dendroloģiskais parks. Vēlreiz paldies par jūsu dalību šī projekta izpildē. Turpmāk Rucavas centrā zaļos un savus zarus pletīs spēku, gaismu, pārticību, idejas un baltu vienību simbolizējošie koki. Lai šodien stādītie kociņi iesakņojas, aug, briedina sēklas un arī nākotnē atgādina, ka katra jauna tradīcija ir kopjama un lolojama. Lai mūsu draudzīgās kaimiņu tautas attiecības, piederības sajūta viens otram ir stiprs pamats mūsu tautu attīstībai. Baltu vienotības saknes meklējums pirms 7 gadsimtiem, kad abām tautām izdevās kopīgiem spēkiem saules kaujā pieveikt zobenbrāļus. Tautu vienotībā ir spēks, ko apliecina gan Baltijas ceļš, gan kopīgie ikdienas darbi, gan arī kopīgie svētki. Tālajā 2000. gadā mēs kopā ar kolēģiem no Lietuvas Seima, deputātu Šavinīs, vienlaicīgi iesniedzam šos priekšlikumus, un viņi viena diena, viena stunda arī tika pieņemti. Un šodien ārkārtīgi patīkami, ka pēc Bauskas un Šauliem Rucava kļuva par Baltu vienības galvaspilsētu. Pakalnā tuvu un tālu iedegtie ugunskura saules kaujas priekšvakarā apliecināja Baltijas cilšu vienotību. Mēs esam stipri, kad esam vienoti. Cauri gadsimtiem no saules kaujas līdz dziesmotajai revolūcijai, plecu pie pleca Baltijas ceļā, vienot savās interesēs pie kopīgā Eiropas Savienības sarunu galda, brīvi un droši par savām robežām NATO aliansē, it īpaši šobrīd. Un Baltu valstu vienotības diena nav tikai datums kalendārā, tas ir nemitīgs darbs ar vien tuvāk iepazīt vienam otru un kopībā smelt spēku savus nākotnes izaicinājumiem. Lai saules mūž Latvijai, lai saules mūž Lietuvai, lai saules mūž Baltijai. Baltų vienybės diena tapo gražiu mūsų bendrumo ir vienybės simboliu. Un Baltu vienības diena ir kļuvusi par ļoti skaistu mūsu kopības simbolu. Jį įkvėpė puoselėti baltiškas šaknis, telkė Lietuvos ir Latvijos istorikus, mokslininkus, menininkus, miestų ir miestelių bendruomenės įvairiems projektams. Un tas apvieno un iedvesmo radīt kopīgus pasākumus, apvieno zinātniekus, kultūras darbiniekus kopīgā darbā. Lietuviai mylėkime Latvius, Latviai mylėkime Lietuvius ir būsime stiprus. Ačiū. Labi, sarunā. Lietuvieši mīliet latviešus, latvieši mīliet lietuviešus, un tad mēs būsim stipri.
Sena draudzība, kā arī sadarbība jau no 90. gadu sākuma vieno Liepājas un Klaipēdas universitātes. Abās augstskolās tiek mācītas un pētītas baltu valodas. Ja runājam par studentiem, jūs esat mūsu augstskolā, mācat mūsu studentiem lietuviešu valodu. Cik tad viņi, teiksim, ieinteresēti ir mācīties šo te valodu? Nu, studenti ir dažādi. Var teikt, ka ir tādi, kur ir ļoti motivēti. Sevišķi tie, kam ir kādas lietuviešu saknes savā ģimenē, vai kaut kādas intereses, vai kaut ko grib darīt, vai strādāt kaut kādā, teiksim, žurnālistikā vai kādā citā jomā. Tad mums šogad ir jau no Latvijas viena magistranti Klaipēdas universitāte. Tā pati, kuru es mācīju Liepājā lietuviešu valodu. Un viņi pie manis rakstīs magistra darbu. Tas ir mūsu tie pirmie augļi, kur varbūt varam pateikt, ka kaut kādas zinātniskās pētniecības darbus jau varam jaunai paudzei uzticēt. Jau kaut ko esam uzaudzinājuši. Katru gadu pašlaik vēl ir 3 līdz 6 studenti, kuri specializējas baltu valodās, tātad viņi apgūst arī lietuviešu valodu vairāk nekā tikai iesācēju kursu. Bet, protams, pieaugot angļu valodas lomai starpvalstu saziņā, arī lietuviešu valodas loma mazinās. Un domāju, ka mūsu dažādu nozaru darbiniekiem turismā un citās jomās būtu jāpaskatās ne tikai uz turisma vai vadības speciālistiem, bet arī uz tiem filologiem, kuri ir kultūras pamatus apgūši, valodas pamatus zina un labāk var šo sadarbību veidot, izmantojot dzimtās valodas, abu tautu valodas, nekā kādu starpnieku valodu. Tā būtu mūsu filologu vēlēšanās, lai mēs tiktu izmantoti daudzveidīgāk nekā ir pieņemts uzskatīt, ka filologi tikai raksta un labo valodas kļūdas. Mēs esam gatavi kaut kam vairāk. Kā viena no apjomīgākajām abu tautu sadarbībām minama Latvijas-Lietuvas pārobežu programma. Ar tās palīdzību piesaistot Eiropas finansējumus 60 miljonus eiro 7 gadu laikā īstenoti vērienīgi projekti. Savu prieku neslēp Klaipēdas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvji par jauno tehniku un aprīkojumu, izveidot arī kopīga abu valstu ātrās reaģēšanas brigāde. Kopā ir 120 projekti, kas ir patreizējā plānošanas periodā apstiprināti. No tiem liels daudzums ir tieši Kurzemē, Liepājā, Nīcā, Rucavā, Skrundā, diezgan daudz, Ventspilī daudz ir. Un pārsvarā tā ir sadarbība starp universitātēm, starp skolām, sadarbība starp, kā jūs jau redzējāt, starp ugunsdzēsēju brigādēm, tieši Klaipēdā, Liepāja, starp jūrskolām, piemēram, Liepājas un Klaipēdas jūrskola, ļoti jau 3 projektus īsteno mūsu programmas ietvaros. Liepājas jauniešu sadarbība ar Lietuvas jauniešiem, kas ir par sadarbību? Kopā mēs veicām visādas aktivitātes, mēs dalījāmies pieredzē, jo mums jau projekts iet, un norit mēs vēl brauksim pie lietuviešiem, un lietuvieši brauks pie mums, un jaunieši savā starpā draudzējas un iegūst daudz labu lietu. Bet kas tas pats svarīgākais, ko mēs izdarījām, manuprāt, šajā projektā? Mēs īstenojām Liepājas jauniešu senu 10-gadīgu sapni par jauniešu māju Liepājā. Un šis projekts ir jaunieši iniciatīva ar politiķu atbalstu un svētību, un tiek īstenots, un mēs uzbūvējām to jauniešu māju Liepājā. Mūsu priekšrocība, kad mēs esam ļoti tuvu Lietuvai, mums nav problēmu partnerus līdz ar to meklēt. Mūs arī vieno kopēja izpratni par lietām, un nav arī tādu ļoti atšķirīgu kultūras, tradīciju un pat menedžmenta kaut kādas lietas. Ja? Tas mums ir ļoti tuvu, un mēs vienādi varam strādāt vienādā ritmā. Latvijas un Lietuvas amatnieku tirdziņš vistiešāk parāda abu tautu gan kopīgu, gan atšķirīgos senajās tradīcijās, kas vēl joprojām tiek rūpīgi glabātas un koptas.
Rucavā Baltu vienības diena aizrit gan kopīgi dziedot, gan kopīgi dejojot. Rimantas un Vaidas atzīst, ka Latviju apcīmojot bieži, jo dzīvojot pierobežā netālajā Skodā. Sēnēs braucam makšķerēt, jums ir ļoti skaistas vietas un pilsētas, tāpat kā pie mums. Vaicāti vai prot ko latviski, abi mūziķi atbild. Labdien! Labdien! Lūdzu, paldies! Ai, himnas! Dievs svēti Latviju un dargu teviju. Daudzā nezinu. Kas šī tāda pa zupiņu? Skābeņa zupa. Pēc kādas receptes? Pēc... Nezinu. Tas ir pēc īpašās rucavas? Jā, pēc kāda saimnieces pašas receptes. Un nav kaut kas lietuviskas arī tai visam? Es domāju, ka rucavas skābeņas, ka nav pār par robežu lasītas. Nu, nē. Bet te daudz ēdieni kopīgi ar lietuviešiem? Es domāju, ka tas tāpēc, ka mēs te pierobežā esam un kad viens no otra, par cik kādreiz latvieši dzīvoja Būtiņģī, Sventajā. Man arī rāda, es arī saknēs esmu no Sventājas, no Būtiņas. Vēl tagad rādi tur dzīvo. Kādus ēdienus tu gatavo, kas ir lietuviski mājās? Nu, tos pašus cepelīnus. Cepelīnus gatavoju, riezu gatavoju. Riezes, nu, es nezinu, vai viņš ir latviešu vai lietuvieši, bet manā mamma kādreiz ļoti cepa riezu, un tad es no tā laika tā atceros, un stāv acu priekšā, kāds viņš bija, kādu viņu gatavoja. Nu, viņi arī ir no Lietuvas puses cēlušies. Tā kā tu esi faktiski arī lietuviete, faktiski ar izcelsmi no Lietuvas, vai ne? Nu, tās dziļākās saknes, jā. Man liekas, katram otrajam rucavniekam ir Lietuvas saknes. Jā, bet tai pašā laikā lietuviešu valoda pie robežas dzīvodām es tikai, es saprotu, bet es tā nerunāju. Vienotru vārdu saprotu. Diezgan saprotu. To lietuviešu puiku mēs sazinājām. Es sapratāmies, ka jāiemācās 10 vārdi. Viņš arī varēja pamācīt 10 vārdu? Jā, varēja. Tad tas būs jāpamācās. Jā, nāksies. Jāsameklē, kur tas puika palika.